nekas nekad nenotiek, ja? Neviens meistars bez materiāla neko nevar uztaisīt. Ja, teiksim, instrumentiem ir vajadzīgi savi materiāli. Teiksim, tur audējiem ir vajadzīgi savi materiāli, kurpniekam, skroderim vajadzīgi savi materiāli. Tieši tā. Vai jūs zināt, kāds materiāls ir vajadzīgs muzikantam? Kāds materiāls vajadzīgs muzikantam, kurš ir gatavs atbildēt un skaļi saukt? Dziesma, jā, dziesma ir savā ziņā arī materiāls, bet tāds cits materiāls. Mums teica alus. Alus? Balsis, nē, balsis nav. Iedvesmojošs materiāls. Muzikantam. Viss jau ir pareizi, jūs sakat, tie visi arī ir materiāli, protams, jā. Motē arī ir materiāls dziedātājiem pareizi. Bet muzikantam vispār tas īstais viens no svarīgākajiem materiāliem ir alus. Alus, jā. Tur tā lieta, jā. Tā kā mūsu te iepriekšējais ansamblis, dziedātājas, sievietes aicināja mūs šeit uz nākamo priekšnesumu. Pēc tam gan bija vēl pa starpu Zoja, bet viņa arī ir sieviete. Jūs sēdēsiet vēl šeit? Tad mēs droši vien kamēr gruļi spēlēs. Kaut kā tā kā atbildēsim visu to lietu. Cik ilgi? Mēs tad arī atbildēsim. Labi, aiziet. Es zinātu, kur? Es jau nezinās rīdzi. Puišu dziesma. Kaut kur patā. Un tad jau pēc tam parunāsim. Es droši drīz būšu atpakaļ. Labi, tikai ne. Pēc tam vēl jāparunā kaut. Tad jāsaliek visi mikrofoni. Nāc te runāt, šitais strādā, pārējie nestrādā. Nē, tas nestrādā, tur uzrakstīts nestrādā. Tur zaļa lampiņa iedegās, tas nozīmē, ka strādā. Labi, tu te tā ļoti plaši izrunājies par tiem materiāliem, un tad te attapīgie rīdzinieki uzminēja, ka muzikantam kārtīgam ir vajadzīgs tāds materiāls kā alus. Redz, es te tā zinātniski izstāstīju, cik ļoti jūs esat pētījuši un pierakstījuši tos materiālus. Kā tad grodiem ir ar to alus pierakstīšanos? Alus pierakstīšanos? Alus pierakstīšanās ir tāda, ka tu atnāk, saimnieks pirms iedod pirmo glāzīti. Tad tu pieraksties pirmo reizi, ja? Tad mazliet parunā kaut ko tā kulturāli vai ne tādu. Un tad iedod otru glāzīti, tad tu pieraksties otru reizi, ja? Tad mazliet sasveicinies ar pārējiem, vai ne? Un tad pieraksties trešo reizi, un tad jau var sākt spēlēt. Man šķiet, ka kuro reizi tu jau te tagad esi pierakstījies. Izskatās tā kā 3 lietas, labas lietas, un man liekas, ka tie apaļie bumbuļi arī ir visi nolikti katram priekšā, tā kā var pierakstīties pa īstam. Lai notiek, tātad atbilde iepriekšējiem dziedātājiem no mūsu puses.